Sveiki! Mans vārds ir Egons Čolokjans. Tuvojoties 2024. gada beigām, es uzskatu par savu pienākumu sniegt īsu analīzi un pamatotu prognozi par gaidāmajām klimatiskajām un ģeodinamiskajām tendencēm, kas gaidāmas 2025. gadā. Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, mēs varam ar pārliecību apgalvot, ka nākamajā gadā pieredzēsim būtisku klimata kataklizmu pastiprināšanos, kā arī ģeodinamisko parādību biežuma un intensitātes pieaugumu. Ļaujiet man sākt ar pašreizējo situāciju. 2024. gadā mēs novērojām bezprecedenta dabas parādību intensitātes pieaugumu, aptuveni par 7% salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu. Šī pastiprināšanās ir acīm redzama gan pieaugošajā šādu kataklizmu biežumā, gan to pieaugošajā spēkā, kas norāda uz pieaugošajām izmaiņām Zemes planetārajā sistēmā. Tomēr tas, kas mūs sagaida nākamajā gadā, raisa nopietnas bažas. Saskaņā ar aprēķiniem un matemātisko modelēšanu, 2025. gadā mēs prognozējam dabas parādību intensitātes pieaugumu par 12–15% salīdzinājumā ar pašreizējo 2024. gadu. Es apzināti uzsveru šo skaitļu nozīmīgumu. Tie ir nepieredzēti mūsdienu novērojumu vēsturē. Īpaši satraucošs ir fakts, ka mēs novērojam nevis lineāru pieaugumu, bet gan progresīvu, eksponenciālu situācijas pasliktināšanos. Bez kolektīvas cilvēku rīcības mums nav pamata cerēt uz šīs tendences palēnināšanos vai mazināšanos. Okeānu stāvoklis pa šo gadu ir tikai pasliktinājies. Šo faktu nevar ignorēt. Enerģijas uzkrāšanās pasaules okeānu sistēmās ir sasniegusi vēl augstāku slieksni, kas neizbēgami izpaudīsies šajā ziemā, piemēram ar spēcīgiem sniegputeņiem, rekordzemu temperatūru un citām novirzēm. Nākamajā gadā mēs prognozējam jaunu klimatisko un dabas parādību rašanos, no kurām daudzas ievērojami atšķirsies no tām, pie kurām esam pieraduši. Iespējams, mēs saskarsimies ar biežākiem ārkārtēju laikapstākļu gadījumiem, jaunām dabas katastrofu kombinācijām un procesiem, kas pārsniedz iepriekšējo novēroto kataklizmu robežas. Bažas rada arī Golfas traumas sistēmas stāvoklis. Tā ir viena no globālā klimata mehānisma būtiskākajām sastāvdaļām. Tā turpina palēnināties, un pēkšņas apstāšanās risks pieaug. Šāda palēnināšanās izraisa dziļas pārmaiņas globālajā ūdens apmaiņas sistēmā. Ja atmosfēras un okeāna miedarbība tiek izjaukta, to nelīdzsvarotība kļūst arvien izteiktāka. Tā rezultātā mēs saskaramies ar pastiprinātām viesuļvētrām, plašiem sausuma periodiem, mainīgām vēja trajektorijām un akūtām temperatūras anomālijām. Šīs izmaiņas rada nopietnas klimata un sociālās sekas visā pasaulē. Cienījamie kolēģi, šodien es vēlos pievērst jūsu uzmanību būtiskam pārpratumam, kas joprojām pastāv zinātniskajā kopienā attiecībā uz pašreizējām klimata pārmaiņām. Līdz šim diskusijas ir koncentrējušās tikai uz jaunu modeļu meklēšanu, lai prognozētu klimatiskos faktorus, kas ietekmē lauksaimniecības nozari. Es vēlos pastiprināti brīdināt, nemeklējiet vienkāršus risinājumus. Mēs nesaskaramies tikai ar sezonu nobīdi, bet gan ar fundamentālām pārmaiņām visā klimata sistēmā. Cilvēcei jau sen ir bijusi nepieciešamība radikāli pārdomāt savas zinātniskās paradigmas. Diemžēl mūsu uzmanība bieži tiek vērsta uz sekām un pielāgošanos klimata kataklizmām, nevis uz šo pārmaiņu pamatcēloņu analīzi. Lai pilnībā izprastu būtiskos šo notiekošo izmaiņu iemeslus, ir svarīgi atzīt, ka planētas klimatiskā modeļa bāze galvenokārt balstās uz ģeodinamiskiem procesiem. Ļaujiet man izmantot analoģiju no medicīnas. Atmosfēras parādības, ko mēs novērojam, ir tikai sekas, virspusēji simptomi, nevis planētas problēmu sakne. Tāpat kā simptomi nenosaka slimības cēloni,
Atmosfēras parādības nevar ietekmēt ģeodinamiskos procesus. Mēs cenšamies ārstēt simptomus, cerot uz planētas pašregulācijas spēju atjaunošanos, kā ir noticis agrāk. Tomēr situācija ir būtiski mainījusies. Miljoniem gadu mūsu planētai bija unikāla pašregulācijas spēja, sava veida dabiskā imunitāte. Viens no galvenajiem šīs sistēmas pamatiem ir Pasaules okeāns. Tā termālā regulātora loma ietver liekā siltuma novadīšanu no Zemes dzīlēm un planētas iekšējo procesu stabilizēšanu. Šis mehānisms ir palīdzējis novērst katastrofālas izmaiņas, kas ir notikušas dabisko kataklizmu ciklu laikā ik pēc 12,000 gadu un ar vēl lielāku intensitāti ik pēc 24,000 gadu. Tomēr apstākļi tagad ir mainījušies. Antropogēnā okeāna piesārņošana ar mikroplastmasu un jo īpaši nanoplastmasu ir negatīvi ietekmējusi tā spēju novadīt siltumu. Tā rezultātā termālā enerģija ir uzkrājusies globālajā okeānā un Zemes iekšējos slāņos nepieredzētā tempā. Šis liekā siltuma daudzums var kļūt par spēcīgu katalizatoru, kas izraisa un pastiprina ģeodinamiskos procesus, piemēram, vulkānismu un zemestrīces. Īpaši satrauc pieaugošais dziļfokusa zemestrīču skaits mantijā. Šīs zemestrīces notiek dziļumā, kas pārsniedz 300 km, un pēc savas būtības ir milzīgas eksplozijas mantijā, kas izdala milzīgus enerģijas apjomus, ieskaitot siltumu. Šie notikumi ne tikai kļūst biežāki, bet pieaug arī to magnitūda. Vidēji vairāk nekā 15 dziļfokusa zemestrīces ar magnitūdu virs 4 notiek katru dienu. Vēl satraucošāk ir tas, ka šie procesi paši sevi pastiprina. Katrs jauns notikums rada apstākļus, kas veicina turpmākas eksplozijas mantijā, pātrinot kopēju sistēmas destabilizāciju. Mūsu matemātiskais modelis apstiprina šo tendenci. Šie procesi izraisa ķēdes reakciju. Pieaugošā magmas temperatūra un spiediena palielināšanās uz Zemes garozu stimulē pastiprinātu vulkānisko aktivitāti un destabilizē supervulkānu kalderas. Vēl nozīmīgāk ir tas, ka cikliskie procesi ietekmē ne tikai klimata sistēmu, bet arī Zemes magnētisko lauku un gravitācijas miedarbību, ieviešot izmaiņas mikro līmenī. Šīs nelielās mikro līmeņa svārstības rada plašas sekas visā atmosfērā. Seismiskā aktivitāte turpina pieaugt, un dziļfokusa notikumu skaits strauji palielinās. Ja kāds uzskata, ka šīs pieaugums ir saistīts tikai ar sensoru skaita palielināšanos, tad viņš kļūdās. Šis process norisinās neatkarīgi no sensoru tīklu paplašināšanas vai to jūtības uzlabošanas. Turklāt piekļuve seismiskajiem datiem sabiedrībai pakāpeniski samazinās. Taču pat tie dati, kas joprojām ir publiski pieejami, parāda nepieredzētu zemestrīču intensitātes un biežuma pieaugumu. Tajā pašā laikā dabiskās degazācijas process Zemes mantijā, ko apliecina vulkāniskā aktivitāte, turpina pastiprināties. Tādējādi spiediens, kas uzkrājas Zemes dzīlēs, tikai nedaudz mazinās ar vulkānu izvirdumiem. Runājot par šo procesu kopējo dinamiku, varu teikt sekojošo. Dažādu kataklizmu eskalācijas raksturīga iezīme ir to kaskādes raksturs. Periodiem ar pastiprinātu aktivitāti seko relatīvas mazināšanās fāzes. Tomēr ir svarīgi atzīmēt, ka ar katru jauno ciklu šo mierīgo fāžu ilgums samazinās. Savukārt aktivitātes intensitāte un biežums nākamajās fāzēs pieaug. Citiem vārdiem sakot, ar katru atkārtojumu process kļūst intensīvāks un miera vai samazinātas aktivitātes periodi kļūst arvien īsāki. Mūsu matemātiskais modelis precīzi apstiprina šo tendenci, un prognoze nākamajam gadam nesniedz nekādu mierinājumu. Ir vērts pajautāt, ko mēs varam gaidīt. Diemžēl atbilde ir acīm redzama, neko iepriecinošu. Mēs jau ieejam jaunā realitātē, kurai pielāgoties kļūst arvien grūtāk.
Tomēr tā vietā, lai koncentrētos uz primāro cēloņu izpēti un risinājumu izstrādi, mēs turpinām nodarboties ar lietām, kurām ir maz sakara ar to, kas nepieciešams civilizācijas izdzīvošanai. Tas ir dziļi satraucošs kolektīvas cilvēces tuvredzības apliecinājums. Diemžēl, tā ir objektīva patiesība. Ļaujiet man tagad pāriet pie detalizētākas ģeotelpiskās prognozes. Pirmkārt, ir jāatzīmē, ka Amerikas Savienotās valstis nespēs izvairīties no pieaugošo kataklizmu sekām. Tas ir neizbēgami. Kataklizmu eskalācija Ziemeļamerikas kontinentā turpinās pieaugt. Tiesa gan piebildīšu, ka tuvākajā perspektīvā es nenovēroju nopietnu kritisko situāciju Yellowstonas supervulkāna zonā, tomēr ar šādiem fenomeniem nedrīkst jokot, un būtu pārsteidzīgi no manas puses sniegt jebkādas garantijas. Mēs reģistrējam noteiktas izmaiņas ģeofizikālajos parametros, un pastāv iespēja, ka tās varētu pastiprināties. Tomēr galvenais ģeodinamiskās bīstamības epicentrs pārvietojas uz citu kontinentu, kur šobrīd tiek novērots paaugstināts risks nelabvēlīgo procesu dinamikā. Īpaša uzmanība jāpievērš Ķīnas teritorijai. Saskaņā ar mūsu aprēķiniem, tuvojošās klimata pārmaiņas radīs nepieredzētu ietekmi uz šī reģiona industriālo infrastruktūru un ražošanas kapacitāti. Šie procesi ir neizbēgami. Tas nav tikai izaicinājums vienai konkrētai valstī. Tas ir jaunas globālo pārmaiņu ēras sākums. Kā sekas, diemžēl, izjutīsim mēs visi. Ļaujiet man īpaši pievērst uzmanību situācijai, kas attīstās Arābijas pussalā. Plūdi un viesuļvētras jau tagad rada ievērojamu spiedienu uz reģiona infrastruktūru. Papildus šobrīd novērotajām klimata anomālijām un pastiprinātajiem atmosfēras fenomeniem, mūsu aprēķini norāda uz gaidāmo seismiskās aktivitātes pastiprināšanos Arābijas pussalā. Pēdējā gada laikā šajā reģionā zemestrīču skaits ar magnitūdu virs 3 ir dubultojies, kas nozīmē, ka spēcīgu zemestrīču parādīšanās šajā apgabalā ir tikai laika jautājums. Kad strauja lielāku magnitūdu seismiskās aktivitātes eskalācija sāks ietekmēt šo reģionu, sekas var izrādīties ārkārtīgi smagas. Nākotnes ģeodinamiskās pārmaiņas Arābijas pussalā ir neizbēgamas, un mūsu profesionālais pienākums ir brīdināt gan zinātnisko kopienu, gan sabiedrību. Jāteic, ka man ir patiesi žēl Dubajas. Tā ir brīnišķīga pilsēta, tomēr tās nākotne ir nolemta. Šodien es tāpat vēlos pievērst jūsu uzmanību ārkārtīgi bīstamai situācijai, kas attīstās vidusjūras reģionā, īpaši Itālijā. Lai gan daudz ir koncentrējušies uz Yellowstonu, kas saskaņā ar pašreizējām prognozēm neizrāda kritiskas pazīmes uz nākamo gadu, situācija ar Itālijas supervulkānu Campiflegrei izskatās daudz satraucošāka. Šis vulkānu komplekss uzrāda ārkārtīgi straujas seismiskās aktivitātes eskalācijas pazīmes, un 2024. gads ir bijis īpaši nozīmīgs šajā sakarā. Lūdzu, pievērsiet uzmanību grafikiem no 2024. gada novembra Campiflegrei biļetena, kuru publicējusi Neapoles Vezova observatorijas sekcija. Šajos grafikos ilustrētas galveno seismoloģisko parametru tendences Campiflegrei apgabalā kopš 2005. gada. Pēdējo 12 mēnešu laikā reģionā ir reģistrētas 6547 zemestrīces, kas ir gandrīz par 8% vairāk nekā iepriekšējā gadā. Lielākā daļa šo zemestrīču ir notikušas dziļumā līdz 3 kilometriem. Ar maksimālo dziļumu aptuveni 4–5 km. Šādas seklas zemestrīces rada īpašas bažas, jo to ierobežotais dziļums norāda uz spiediena pieaugumu magmas rezervuāros. Turklāt šādi notikumi var kalpot par lielāku notikumu priekšvēstnešiem, piemēram, vulkānu izvirdumiem vai nozīmīgām tektonisko lūzumu kustībām, jo seklā seismiskā aktivitāte bieži signalizē par nestabilitāti zemes virsmas tuvumā esošajos iežu slāņos,
Kopš 2019. gada reģionā ir palielinājies zemestrīču biežums ar magnitūdu vienādu vai lielāku par 3, kas vēl vairāk apstiprina aktivitātes pieaugumu. Turklāt kopējā enerģija, kas atbrīvota zemestrīču rezultātā no 2019. līdz 2024. gadam, jau ir pārsniegusi 1983. gada nozīmīgākās bradiseismiskās aktivitātes rekordu. Bradiseismi ir vertikālas zemes garozas kustības. Dati par zemes pacelšanās ātrumu maksimālās deformācijas zonā apstiprina kopš 2007. gada notiekošo uzpūšanās procesu konkrētā teritorijā pie Pozzuoli Riona Terra, kas nepārprotami ir saistīts ar magmas intrūziju. Kampiflegreja apkārtnē mēs turpinām novērot arī stabilu citu termālo un ģeoķīmisko parametru pieaugumu. Šie procesi norāda uz enerģijas uzkrāšanos Kampiflegreja sistēmā. Itālijai vajadzētu sagatavoties nopietnām sekām, un pārējai pasaulē noteikti nevajadzētu atslābt. Būsim godīgi, notikumi, par kuriem mēs runājam, ir neizbēgami, un tie jāuztver nevis ar paniku, bet gan ar filozofisku izpratni par dabas likumiem un realitāti, kas mūs sagaida. Tieši tāpēc, analizējot globālos datus, es uzsveru Itālijas gatavības nozīmīgumu tām, kas varētu sekot. Tagad es uzskatu par savu pienākumu paziņot par tiem novērojumiem, kas rada vislielākās bažas, proti par ģeodinamiskajiem procesiem, kas norisinās Austrumsibīrijas platformas reģionā. Diemžēl sakarā ar viena cilvēka darbību mūsu rīcībā ir tikai ierobežota informācija, un mums galvenokārt jāpaļaujas uz netiešiem rādītājiem par notiekošo Sibīrijā. Tomēr pat esošie dati liecina par stabilu tendenci, spiediena palielināšanos uz Austrumsibīrijas platformu no apakšas, ko izraisa masīva magmatiskā pavarda celšanās. Spriežot pēc malējām deformācijām un jaunajiem ģeodinamiskajiem procesiem, var ar pārliecību apgalvot, ka pavarda spiediens uz platformu ir plašs un nozīmīgs. Platformas pacelšanās jau ir sākusies. Tā bez šaubām ir ļoti traģiska tendence. Tomēr ir vēl viens šī fenomena aspekts, kas ir pelnījis uzmanību. Pašreizējā Sibīrijas pavarda aktivitāte var kalpot kā sava veida drošības vārsts globālajā ģeodinamiskajā sistēmā. Mūsu pētījumi liecina, ka notiekošā mantijas sprieguma pārdale veicina nelielu spiediena samazinājumu citu supervulkānu sistēmu magmas rezervuāros. Apskatīsim platformas pacelšanās mehānismu atsevišķi. Tradicionālos modeļos ir pieņemts, ka mantijas pavardiem paceļoties un uzsildot virs tiem esošo litosfēru, tiem vajadzētu izraisīt ievērojamu virsmas pacēlumu līdz pat 2 km augstumā, pirms magma izlaužas uz āru. Tomēr Sibīrijas trāpu apgabalā, kas ir izveidojies magmas pavardu intrūzijas rezultātā pirms 250 miljoniem gadu, nebija ģeoloģisku norāžu uz tik dramatisku pacelšanos. 2011. gadā žurnālā Nature publicētais ģeologu Soboļevu un viņu Krievijas, Vācijas un Francijas kolēģu pētījums ir radījis būtiskas izmaiņas mūsu izpratnē par mantijas pavardu dinamiku. Balstoties uz Sibīrijas trāpu magmatisko iežu izpēti, viņi konstatēja, ka pavards paceļoties neuzvedas kā burbulis, bet gan pakāpeniski no apakšas erodē litosfēru. Kad erozija kontakta zonā starp izkausēto pavarda materiālu un augšējās mantijas iežiem sasniedza 50 km dziļumu, uz virsmas sākās plaša mēroga lavas izplūšana un izvirdumi. Pašreizējai pavarda aktivitātei visticamāk ir tāds pats mehānisms. Tāpēc mēs nevaram gaidīt ievērojamu pacēlumu tikai vienā vietā, kur sākusies magmas intrūzija. Tomēr tas neizslēdz iespēju, ka varētu notikt plašs reģionāls visas Austrumsibīrijas platformas pacēlums par noteiktu apjomu. Pat šāds mikromēroga pacēlums varētu novest pie makrokatastrofas. Ģeoloģiskie dati norāda, ka magmas intrūzija Sibīrijā aptuveni pirms 250 miljoniem gadu uz robežas starp Permas un Triesa periodiem
ir izraisījusi lielāko masveida izmiršanas notikumu Zemes vēsturē. Lai saprastu iespējamo draudu mērogu, sniegšu salīdzinājumu. Iespējamās magmas izlaušanās sekas šajā reģionā varētu būt 1000 reižu lielākas par hipotētisko Yellowstonas un Campbell Gray kopējo izvirdumu ietekmi. Jebkurš ģeodinamikas speciālists apstiprinās šo novēroto procesu nopietnību. No zinātniskā viedokļa mēs vērojam klasisku scenāriju liela mēroga ģeodinamiskā notikuma attīstībā. Milzīga magmas pavarda intrūziju. Ja cilvēce neveiks pasākumus, kas saistīti ar vulkānu inženieriju Sibīrijā, tad pastāv tikai 2 iespējamie scenāriji. Pirmais scenārijs ir pēkšņa Sibīrijas pavarda izlaušanās un strauja cilvēces izmiršana. Otrais scenārijs ir pakāpeniska lavas izlaušanās uz virsmas, līdzīgi tam, kā ir noticis pirms 250 miljoniem gadu, izraisot lēnu un mokošu vesela kontinenta iedzīvotāju bojāēju. Galvenais jautājums nav par to, vai notiks kāds no šiem scenārijiem, bet gan par mērogu, vai sekas aprobežosies ar vienu kontinentu, vai arī ietekmēs visu cilvēci. Mēs atrodamies diezgan neviennozīmīgā situācijā attiecībā uz Austrumsibīrijas platformu. No vienas puses mūsu aprēķini rāda, ka šī reģiona litosfēras bloks ir ārkārtīgi izturīgs, un tam ir ievērojama deformācijas pretestības rezerve. Šīs īpašības sniedz zināmu cerību, ka tuvākajā gadā platforma spēs izturēt pavarda spiedienu. Tomēr pēdējo pusotru gadu mums nav bijuši precīzi dati par ģeoloģisko procesu dinamiku šajā reģionā, kas ievērojami sarežģīja mūsu spēju prognozēt notikumus. Tajā pašā laikā mums nevajadzētu aizmirst, ka Marianas dziļvagas pārāvuma risks, jautājums, kuru esam vairāk kārt apsprieduši, nav samazinājies. Šāda izlaušanās varētu attīstīties pēc tāda paša scenārija, ko cilvēce novēro uz Marsa. Tikmēr joprojām nav skaidrs, kurš no šiem procesiem pirmais sasniegs kritisko punktu. Austrumsibīrijas plātnes izturības izsīkums vai destabilizācija Marianas dziļvagas reģionā. Kurš no šiem 2 scenārijiem ir labāks vai sliktāks, vērtējiet paši. Esmu spiests atzīmēt, ka atbildes uz daudziem šiem kritiskajiem jautājumiem visticamāk saņemsim jau tuvāko gadu laikā. Notiekošie procesi prasa tūlītēju starptautiskās zinātniskās sabiedrības uzmanību un koordinētus centienus monitoringa un risku novērtēšanā. Tomēr, kā jūs zināt, cilvēce pašlaik saskaras ar situāciju, kurā pateicoties viena indivīda pieņemtajiem lēmumiem, piekļuve kritiski svarīgiem ģeoloģiskajiem datiem Austrumsibīrijas platformas reģionā ir burtiski slēgta. Jau pusotru gadu mēs nespējam veikt visaptverošu pazemes procesu monitoringu šajā reģionā. Tajā pašā laikā Sibīrijas magmas pavards var izlausties jebkurā brīdī. Šī nepieejamība, ko izraisījusi viena individa rīcība, jau ietekmē miljardiem cilvēku visā pasaulē. Diemžēl šīs sekas tikai pastiprināsies, ja netiks veikti savlaicīgi pasākumi. Laiks strādā pret mums, un katra kavēšanās diena palielina risku visai cilvēcei. Ir svarīgi saprast, ka plānota kontrolēta Sibīrijas magmas pavarda degazācija varētu kļūt par būtisku instrumentu zemes dzīļu spiediena samazināšanai un katastrofālu notikumu novēršanai Sibīrijā un visā pasaulē. Bet vai kāds uzņemsies šādus centienus? Godīgi sakot, es šaubos. Tie, kas par to ir atbildīgi, ir pārāk aizņemti ar ģeopolitiku. Ir arī jāatzīmē, ņemot vērā sniegto informāciju, pastāv iespēja, ka ārkārtīgi labvēlīgos apstākļos cilvēces liktenis varētu vienkārši beigties ar globāla ledus laikmeta sākšanos. Balstoties uz iepriekš apspriestajiem Sibīrijas pavarda izlaušanās scenārijiem, šīs process varētu sākties ievērojami agrāk nekā paredz tradicionālie klimata modeļi. Es jau esmu teicis un turpināšu teikt, ka pašreizējais vēsturiskais brīdis prasa radikālu starptautiskās sabiedrības prioritāšu pārvērtēšanu.
Militārie konflikti un ģeopolitiskās konfrontācijas šobrīd šķiet neproduktīvas, jo cilvēce atrodas kritiskā pagrieziena punktā. Jebkura kavēšanās globālo ģeodinamisko izaicinājumu risināšanā var novest pie neatgriezeniskām sekām. Neatkarīgi no atsevišķu individu vēlmēm, visi galu galā nonāks pie šīs atziņas. Patiesībā lielākā daļa cilvēku jau tagad vēlas, lai šie konflikti beigtos, un cer, ka līderi nopietni pievērsīsies klimata un vides problēmu risināšanai. Saskaņā ar mūsu prognozēm, relatīvi stabilas dzīves periods ir aptuveni 4–5 gadi. Pat šāds scenārijs būtu jāuzskata par optimistisku, un to nav iespējams garantēt ar absolūtu pārliecību. Mums jāatzīst, ka pasaulē ir sācies fundamentālu pārmaiņu periods. Ģeodinamisko izmaiņu intensitāte pieaug eksponenciāli. Prakse un pieredze rāda, ka smagu dabas katastrofu gadījumos cilvēki parasti ir spiesti paļauties tikai uz sevi un savu tuvāko apkārtni. Nodrošināt sabiedrību ar praktiskām un pārdomātām stratēģijām, kā rīkoties dabas katastrofu laikā, kļūst par kritiski svarīgu pamatu. Pat ja nevaram izdarīt vairāk, vismaz šīs pasākums var glābt daudzas dzīvības. Tāpēc ir būtiski būt sagatavotiem un apgūt pamata izdzīvošanas prasmes, kā arī skaidri izprast, kā rīkoties ekstremālos apstākļos, kad kataklizmas pastiprinās. Gaidāmie notikumi no visiem prasa lielāku savaldību, pastiprinātu modrību un gatavību izvairīties no nevajadzīga riska. Ieklausieties glābšanas dienestu brīdinājumos un, ja nepieciešams, savlaicīgi evakuējieties no bīstamajām teritorijām. Tas var glābt jūsu dzīvību. Atcerieties, ka jūsu apzinātība un gatavība saskarsmē ar kataklizmām var pasargāt ne tikai jūs, bet arī tos, kas ir jums apkārt. Rūpējieties par sevi, jūsu dzīvība ir tā vērta.